Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Lai nomainītu Dyson SV17 motoru, ir svarīgi sekot noteiktiem soļiem, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un ierīces darbību. Šī pamācība palīdzēs jums izprast procesu un sniegs noderīgus padomus. 1. Sagatavojiet nepieciešamos rīkus. Pirms sākat pārliecinieties, ka jums ir visi nepieciešamie rīki, tostarp skrūvgriezis, jaunais Dyson SV17 motors un cita nepieciešamā aparatūra. 2. Ieslēdziet putekļsūcēju. Pārliecinieties, ka putekļsūcējs ir izslēgts un atvienots no elektrības. Drošība ir vispirms. 3. Noņemiet korpusu. Atveriet putekļsūcēju korpusu, lai piekļūtu motoram. Parasti tas ietver skrūvju atskrūvēšanu, tādēļ sagatavojiet skrūvgriezi. 4. Izņemiet veco motoru. Uzmanīgi atvienojiet veco motoru no elektriskajām savienojumiem. Jums var nākties noņemt dažas papildu daļas, lai piekļūtu motoram, tāpēc ņemiet vērā, kā tās tika uzstādītas. 5. Iegūstiet jauno motoru. Iegūstiet oriģinālo Dyson SV17 motoru. Mēs iesakām izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju. 6. Uzstādiet jauno motoru. Pievienojiet jauno motoru elektriskajiem savienojumiem un pārliecinieties, ka tas ir stingri nostiprināts. Sekojiet iepriekšējām instrukcijām, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu. 7. Pārbaudiet savienojumus. Pirms korpusa aizvēršanas pārliecinieties, ka visi elektriskie savienojumi ir pareizi un droši. 8. Aizveriet korpusu. Uzstādiet korpusu atpakaļ un nostipriniet to ar skrūvēm. Pārliecinieties, ka viss ir pareizi nostiprināts, lai novērstu vibrācijas un troksni. 9. Testējiet putekļsūcēju. Pievienojiet putekļsūcēju elektrībai un pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi. Ja viss ir kārtībā, jūs esat veiksmīgi nomainījis motoru. 10. Bezmaksas diagnoze. Ja neesat pārliecināts par procesu vai jums ir jautājumi, piedāvājam bezmaksas diagnostiku, lai palīdzētu jums. 11. Saņemšana pie durvīm. Mēs piedāvājam arī iespēju saņemt jūsu putekļsūcēju pie durvīm, lai atvieglotu remonta procesu. 12. Piedāvājums pirms remonta. Pirms remonta sākšanas mēs sagatavosim piedāvājumu, lai jūs būtu informēti par visām izmaksām. Sekojiet šiem soļiem, lai nodrošinātu, ka jūsu Dyson SV17 darbojas nevainojami, un atcerieties, ka mēs esam šeit, lai palīdzētu. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.